Sveiki, brīnumdari! Šodien mēs ar tevi strādāsim dekupāžas tehnikā. Tas ir, kad dekorē dažādus priekšmetus ar salvetēm. Šodien mēs izmēģināsim parasto dekupāžu un apjomīgo vai 3D dekupāžu. Tev būs nepieciešams salvete fonam, viena salvete ar lielām puķēm, dekorēšanai vai nu kāds dēlītis, burciņu vari paņemt, varbūt kādu koka lādīti. Būs nepieciešams lielas otas vai nu rullis, lai izrullētu šādu pastu, kura žūst pati un nav nekur jāsilda. Mazā ota, līme un trauciņš. Šo mēs paskatīsimies, vai būs nepieciešams. Pirmais, kas tev būs jāizdara, ir jāizgriež šo puķīti. Tā kā salvete ir liela, taisi to vaļā un izgriez tikai vienu puķi. Lūk, izgriezta puķīte. Un tagad otru salveti attaisi vaļā un izgriez tikai 1/4 daļu. Tātad 1 kvadrātiņu no tiem 4. Tagad paņem PVA līmi, trauciņu, ielej līmi, cik līmis, tik arī ūdens un sajauc. Tev sanāk tāda šķidra līme. Dekupāžai lieto speciālo līmi un laku, bet tā kā mēs darbojamies ne tik bieži, tad mēs varam izmantot arī PVA līmi, jo šie darbiņi ir dekoratīvie, tātad tos lieto vienkārši skaistumam. Pirmais, ko mēs izdarīsim, izgriezt salvetīte. Salvete sastāv no vairākām kārtām. Mums ir jānoņem, lūk, ir viena kārtiņa. Paskatīsimies, vai ir vēl viena. Bieži vien salvetēm ir 3 kārtas. Lūk, noņēmu. Lūk, vēl viena. Redzams, ka ir vēl viena. 3 kārtas tātad ir manai salvetei. Ir uzmanīgi jānoņem un jāatstāj tāda gandrīz caurspīdīga. Kā es likšu, tagad izdomāšu. Uzlikšu kārtīgi, un tagad ļoti interesants, bet sarežģīts darbs. Paņem otu un ļoti uzmanīgi sāc klāt līmi. Kāpēc sarežģīts? Jo salvete ir ļoti trausla, un to var ļoti viegli saplēst. Tāpēc mums ir šķidra līme, tāpēc mēs klājam līmi lēnām, uzmanīgi, bet noklājot visas maliņas. Skatāmies, lai nepaliktu gaisa burbuļi. Ejam pēc kārtas no lejas uz augšu. Lūk.
Pamazām noklājas visa virsma. Skaties, lai līme būtu visur. Noklāj kārtīgi visas maliņas. Nesteidzies, jo savādāk salvete var noiet nost. Šim darbiņam būs jāpažūst līdz rītdienai kārtīgi, jo šeit ir līme un arī būs veidošanas pasta vai plastika, kā vēl viņu sauc. Es noklāju visu, un lūk, man ir palicis šeit palikusi sauletīte. To var viegli noņemt ar pirkstiņiem, jo viņa ir samirkusi. Lūk, gatavs. Šo es lieku maliņā. Un tagad strādāšu ar savu puķi. Reku mana izgrieztā puķi. Es noņemu arī 2 kārtas un atstāju vienu. Nolieku maliņā, lai man puķīte pagaida, bet pati paņemšu veidošanas pastu. Atceries, ka ar dekupāžas darbiņiem jābūt ļoti uzmanīgam. Kā tos kopt? Putekļus noslauki ar drāniņu. Sauso vai nu mazliet samitrinātu. Šo dekoru nedrīkst mērcēt ūdenī. Nevar mazgāt trauku mazgājumā mašīnā un rokām. Neglabā to saulē un salā. Noliec skaistā vietā, kur tam netiks klāt arī dzīvnieki, lai nesakost. Nemet un nesit. Un tad tas tavs dekors kalpos tev ilgus gadus. Nu, lūk. Taisam vaļā pastu. Šī pasta žūst ļoti ātri, tāpēc mēs paņemsim tik, cik būs mums nepieciešams. Tā, nepieciešams būs, tev būs jāpaņem vai nu plastilīna nazītis, vai nu parastais nazītis. Es izmantoju glaznošanas nazi. Lūk, šāda gabaliņa man būs pietiekoši. To pastu, kas ir palikusi, kārtīgi aiztais ciet un ieliec maisiņā, kur tu varēsi kārtīgi aiztaisīt. Savādāk tava pasta izžūs un tu vairs nevarēsi to lietot. Aiztais ciet. Un tagad, lai izrullētu šo gabalu, vari lietot virtuves rulli, bet, ja tev tas nav, var izmantot lielo otu, kāpēc arī bija nepieciešams otas, reku otiņa vai zīmuli, un ar to tu vari izrullēt. Lūk. Kārtīgi izrullēt. Veidošanas pastu pagriez uz otru pusīti. Vēl izrullē. Redz, kā rullējas. Pasta ir tāda, ka viņa var pielikt. Jā, tā ir taisnība. Skaties, noņem lieko un atkal rullē. Cik lielu tev to vajadzēs? Tik lielu, kā tava puķīte. Pieliec klāt puķi. Skaties, vēl šeit maliņas netiek. Tātad no šīs pusītes es vēl rullēšu. Jā. Sanāk. Tagad
es pieliku klāt, ņemšu atkal savu līmi, kur ir atšķaidīta ar ūdeni, un līmēšu klāt pie veidošanas pastas. Kāpēc tā? Jo mūsu puķīte būs telpiska, apjomīga. Kārtīgi. Visas maliņas kārtīgi. Nogāja mazliet, redz kā, arī man gadās. Tāpēc vairākas reizes vienā vietā ar otu nevelc. Esi uzmanīgs. Šo vietiņu vēlāk es izdekorēšu ar kādiem spīdumiņiem. Lūk, gatavs. Un tagad tev būs nepieciešams atkal vai nu parastais nazīts, vai nu plastelīna nazītis. Un tev būs liekais viss apkārt tavai puķītei jānogriež. Ņemu nost. Lieku malā. To, kas ir palicis, pēc tam ielikšu maisiņā, jo to var vēl lietot. Tā arī šeit ņemu nost, skaties kārtīgi. Visus sīkumiņus noņemam. Griežam. Cik viegli ņemās nost. Lūk. Arī šeit. Centies nogriezt pie paša zīmējuma. Lūk. Otrajā pusītē. Vēl palicis mazliet. Un būs jau nogriezts viss. Šī veidošanas pasta vienmēr iekrāso rokas, bet var viegli nomazgāt. Tā. Nu, ir nogriezts viss. Tagad ļoti uzmanīgi paņemam mūsu puķīti. Es turu uz rociņām un ar šo pašu līmi nosmērēju otru pusi ar līmi kārtīgi visu. Atkārtošu vēlreiz. Šis darbiņš žūs līdz rītdienai, kamēr izžūs līme un pasta. Un tagad es paņemu savu dekoru un uzmanīgi pielikšu klāt puķīti pie malas. Lūk, maliņa. Jā, tās salvetes, kas ir palikušas, ko mēs noņēmām, tās var izmantot, lai rokas notīrītu. Un tagad kārtīgi pieliekam klāt. Dažās vietās arī piespiežam. Un tagad ar šo nazīti mēs varam šajās vietiņās, kur ir puķītes strīpiņas, mazliet uztaisīt tā, lai izskatītos, ka puķīte ir īsta. Šādi. Arī šeit un šeit. Lūk. Bet tas vēl nav viss. Lūk, skaties. Puķīte ir apjomīga.
darbiņš palicis ir smags. To var arī izdekorēt. Tu vari izmantot dažādus dekorēšanas lietiņas, piemēram, spīdumus, un pielīmēt klāt šeit pa vidu vai šeit. Kad izžūs, var arī kaut ko piezīmēt klāt, bet tikai, kad izžūs. Tagad es izmantošu šādu švammīti, no lielās švammas nogriezu mazo gabaliņu, un zelta krāsu. Paņemšu zelta krāsu, lūk. Lūk. Un pa maliņu mazliet iekrāsošu. Arī tur, kur nav pielīmēts. Tā. Ir šeit. Jāpaņem vēl krāsiņu. Un droši iekrāsojam maliņas. Mazliet, daudz ne. Tā rodas interesants efekts. Šeit ieliekam un šeit. Arī puķītē pa malām var ielikt mazliet. To zelta krāsu arī tajās vietiņās, kur noņēmās, var droši. Lūk, pavisam savādāk izskatās darbiņš. Paskaties tuvāk. Bet tagad es paņemšu spīdumiņus. Nogriezīšu vienu strīpiņu. Un izdekorēšu viducīti. Uzliku līmi. Ņemu nost. Tā kā man ir vienā strīpiņā, tad es tā nogriezīšu. Līmēšu pa gabaliņiem. Pa 2. Var arī noraut. Un likšu šeit. Var arī noraut. Ļoti viegli. Spīdumiņi var būt dažādi, var būt krāsaini. Lūk. Vēl mazliet. Arī šeit. Pāpli. Šie spīdumiņi arī paši ir ar lipekli, bet es drošībai uzliku arī līmi, lai stiprāk pielīmētos. Šodien, protams, šo darbiņu vairs neaiztiec, lai viņš kārtīgi izžūst. Un uzlikšu arī šeit.
būs kā rases pilieni. Palikuši man vēl ir 3 spīdumiņi. Vēlos visus izmantot. Uzlikšu šeit. Tā plastika, kas ir palikusi, to saļupināšu lielā bumbulī un pielikšu klāt pie pārējās plastikas maisiņā iekšā un kārtīgi aiztaisu cēt, lai gaiss netiek klāt. Lūk. Mans dekoratīvais darbiņš dekupāžas tehnikā ir gatavs. Pamēģini arī tu. Tiekamies nākamreiz. Brīnumu darī!